ko es šogad saņēmu Ziemassvētkos. Šogad ir daudz vairāk dāvanas, nekā es vispār biju domājusi, jo mēs taisām Secret Santa jau 2. gadu pēc kārtas. Mēs to darām 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir diezgan liela ģimene, un katram dāvināt tas sanāk ļoti dārgi. Otrais iemesls ir tas, ka viens cilvēks var uzdāvināt otram cilvēkam tieši to, kas ir vajadzīgs, par iepriekš sarunāto budžetu, un nav tādas problēmas, ka cilvēki saņem kaut kādas nevajadzīgas dāvanas, kas vēlāk tiks izmestas. Sāksim. Pirmais, kas mani ļoti iepriecināja, tas ir šīs pūķis, ko taisīja mans brālis kopā ar sievu paši ar savām rociņām, un viņi tā kā taisīja katram ģimenes loceklim kaut kādu līdzīgu dzīvnieciņu, un es esmu pūķis. Un tagad iesim pie dāvanām, kuras es pasūtīju savam Ziemassvētku vecītim. Protams, kā īsta sieviete, kurai patīk mazgāties, es pasūtīju dvieļu komplektus baltā krāsā. Šie ir no H&M. Šeit ir 2 maziņie tādi dvielīši, kas ir tiešām, es nezinu, kaut kādas nereālas kvalitātes, ļoti patīkami. Viens arī lielais dvielītis, arī baltā krāsā. Man ļoti patīk tieši parasti baltie dvielīši. Tālāk ir dāvana, kuru man pašai sev bija kaut kā žēl nopirkt, bet tās ir parastas sporta baltās zeķes Nike. Es tiešām ļoti gribēju šīs zeķes, un es biju tik priecīga, ka mans Ziemassvētku vecītis nopirka tieši tās zeķes, kuras es gribēju. Es rakstīju savā vēstulē vienkārši, ka es gribu baltas sporta bikses, ne bikses, bet zeķes. Jā, es esmu ļoti priecīga. Paldies, ļoti praktiska dāvana, man patīk praktiskas dāvanas. Dāvana, kuras dēļ es raudāju, tāpēc, ka tas vispār nebija manā pasūtījumā, bet tas bija trāpīts tieši mērķī, jo pirmkārt man ļoti patīk Lindex, otrkārt man ļoti patīk pidžamas, un šī ir pidžama no Lindex. Es reāli, kad ieraudzīju šo, es vispār negaidīju, un es biju tik priecīga saņemt tik foršu pidžamiņu. Saša pateica, ka man jau ir vesela kolekcija ar pidžamām, un ka man nevajadzētu vēl vienu, bet man ļoti patīk, tāpēc, ka tā ir tik mīksta, tik forša, un Lindex tiešām ir vislabākās pidžamas. Rozā krāsā, nu kas varētu būt labāks par šo? Un vēl viena dāvaniņa, kuru es vinēju konkursā, tie ir karamelizēti sīpoli ar mandarīniem, kas man liekas ļoti interesanti. Es gribu jau atvērt un pagaršot. Dāvaniņa, kuru man uzdāvināja Saša vēl pirms Ziemassvētkiem. Mēs bijām kaut kad iepirkties Rimčikā un gājām garām, tur bija atlaides uz grāmatām dažādām. Un man vienkārši iekrita acīs šī grāmata. Es padomāju, ka visi man vajag šo grāmatu, es nevaru dzīvot bez tās, un aizgāju uz mājām. Un tad viņš atcerējās par to un nopirka man grāmatu ar receptēm dažādām. Man ļoti patīk gan dizains, gan arī cik vienkāršas ir receptītes šeit. Spilvas reklāmā. Manuprāt, tas ir kaut kas īpašs gatavot tieši no grāmatas, nevis vienkārši no interneta vai no TikToka. Redzēt, te ir tā kā ļoti vienkāršas sastāvdaļas. Saša jau pasūtīja sev steiku no šīs grāmatas. Es esmu ļoti pateicīga par visām dāvanām, kuras es saņēmu vakardien. Pats galvenais, ka mēs pavadījām ļoti forši kopā laiku ar visu ģimeni. Un arī jums es gribu novēlēt priecīgus Ziemassvētkus.